Čau visiem! Es jums pastāstīšu kaut ko. Mēs brauksim palikt pa nakti Zara būdā. Iepriekšējā video jūs redzēt, ka mēs devāmies septembra beigās pamācīt Eniju mētāt spinningu. Šoreiz viņa dosies patstāvīgi jau plakām man un mētās. Redzēs, kas mums sanāks. Tā kā Enija jau teica, mums plānā vakarā ir palikt mežā, guļamaisos un cerams, ka noķersim kādu zivtiņu. Es ceru uz tejiem saulīt, ka noķers, un mēs arī varēsim viņu varbūt pagatavot pat vakariņās. Jā. Tā, tev mēs arī uzliksim tavējo. Enijai mēs nopirkām šādu te kastīti, divdaļīgo kastīti, kuru man salikt. Dažādas rotiņas. Viņai lēnām sāks krāties viņas kolekcija. Tev mēs liksim otrā numurā mepsiņu. Šis ir 3. numurs. Tev reku ir 2. numurs. Uzliksim 2. numuru sudrabotā Aglijas mepsiņu, jā? Tas tāds standartiņš. To mēs tev liksim, bet pēc tam, ja kas, pamainīsim. Tā, kas man šoreiz arsenālā ir Salmo Spinnings, kurš ir 1,80 m garš ar testu no 2 līdz 8 gramu. Šoreiz paņemšu šo pamētās, un tagad es domāju, ko darīt. Bez pavadas vai ar pavadu? Es domāju, ka bez jāpamēģina. Jā. Tā pamēģināsim bez. Uzlikšu 2. numuru Aglijas mepsu zelta krāsā un mēģināsim. Atceries to, ko es tev mācīju, kā pirksts jātur, kā makšķeri jātur, kad iemet iekšā, jā? Vikiņa augstāk, jā? Jā. Iemeti viņu tad taisni. Vikiņa tā kā palaid viņu tā uz augšu, jā? Jā. Pāris reizes esmu šeit bijis un pilnīgi nekā nav bijis man. Paiesim. Šitai pamētāts jāpaiet uz priekšu, jāmeklē. Neko neesmu noķērusi, tikai zāli no tā čupas. Nu, ejam, meklējam, jāiet uz priekšu. Šitās te vietas ritīgi perspektīvas pie zāriem pirms, bet nemet baigi tuvu, jā? Tuvu nevajag, mēs savādāk iemetīs zaros un noraus. Gan jau sanāks. Hier. Kaut kādu stingru lapu noķēru. Tev zāceps ir. Nu ko, norāvās. Tas mācamies. Mīnus māneklis un pavadiņa. Tā, un atceramies nekad auklas atlikumus nemetam dabā. Šādus te, jā. Šitos te vienmēr kabatā. Tā, ka piemēram šādi te somā var ielikt iekšā un pēc tam to visu izmetīs ārā. Nu, tā mēs esunīti steigājam. Ko? Ņemam makšķeri, dosimies tālāk. Iesim uz priekšu saulīt, jā? Uzmet, pievelc un ejam uz priekšu mēģināt, jā? Mēs varam šitai nonākt lejā, paskaties, arī uzmest. Jo, nu, mazums kaut kāds bedrīts. Te vismaz izskās, ka zar nav. Viens koks, kur tikai lejā ir. Ai, mācās. Lai tikai kāpaļā kaut kur. Nu, es arī paliku bez mānekļa. Arī ieraugu kaut kur iekšā un paliku tur. Nu, šajā pusē var mest. Jā, neredz nekur zars un kokus. O, tas bija labs. Nu, kā ir tēt? Viss kārtībā. Pagaidām nekā nav. 2 mīnus mānekļi. Tas arī viss. Kā tev? Esmu tikai noķērusi 2 lapus un 1 zāli. Jā. Tikai jāmeklē. Izskatās, ka tur bebis kaut ko ir taisījis. Aizķērās.
iekabina iekšā un pievelc aukolu vairāk. Mēs tagad brauksim uz koka būdu, vai kā var teikt, zaru būdu. Gandrīz bija zivtiņa, tuvu ļoti. Bet nekas. Jā, iekārtosimies, čilosim, uztaisīsim paēst un šeit arī nakšņosim. Tad kur būs maziņš tors, tad kur ir 3 gultas, ugunskurs, te jau bija sakrāmēta malka, viena vieta, kur var nolikt dažas somas. Jā, mums vēl arī ir kur vecā malka, vēl atnesām vēl malku, tā kā sen te nav būts bišķiņ jāpiekārto bišķiņ, jāpielīdzina kaut kādas lietiņas, un te patās arī, kā saka, kursim ugunskuri, atpūtīsimies, čilosim, tā lampiņas vēl deg, lampiņas izskatās, ka nedeg, baterijas beigušās. Kā tev sajūtas atgriežoties šeit? Ļoti labas. Sen nav būt, jā. Nu, sunīt, nakšņos arī dabā. Vēl būs jāsataisa durvis. Jā. Ja tad durvis jātais, jā, mums jāiet. Salūžusas. Nav salūzuši, bet no laika zobs ir darījis savu. Vajag vienkārši kargo plēvu, rāmi iztaisnot, kaut kā bišķiņ sasiet, lai mēs varam, kā saka, aiztvērt ciet, viņas piesekt, vai ne? Jā. Iekārtojušies esam, mantas plus minus ir saliktas, vai ne? Jā. Viss ir izdarīts, super. Tagad mums būs tāda mazā atpūta mežā, kur mēs sen neesam nakšņojuši. Man liekas, ka pēdējo reizi kaut kādu gadi 2 atpakaļ, ne? Jā. Varētu tā būt. Tagad mēs aiziesim pastaigāt, aiziesim te tas upīte mazā iet, un tad tāda bebri daudz ko mošku sadarījuši. Jā, te apskaties. Ejam pastaigāt. Apskatīsim, kas tur notiek mums apkārtnē. Drīz jau paliks tumšs. Mēs vakarā cepsim gaļiņu kaut kādu. Es nezinu, ko teicu paņēmu. Nu, ko es vienkārši gaļiņu uzcepsim uz pannas, jā. Apēdīsim vakariņā ar kādu mērcīti, zin kā, maizīti. Mēs tagad vēl ejam uz to mazo upīti, par ko teici stāstīja. Es, ka šitais bija tas virziens, kurš mums pareizi iet. Nu jā, lēnām sāk satumst. Te vēl bišķiņ citur nepilnu stundiņu, jo būs tumšs. Te pagaidām ir sausums. Tik atkal neiekrīt ūdenī tēt. Te kur ir. Skaties kāda. Tāds maziņš, ja? Atkal neieslīdi. Jā, es vienreiz ieslīdēju toreiz. Kā jums šķiet šitādās te upītes, kas ir 1,5 metra plata, vai kukaiņa kaut kāda, ir kaut kādas zivis, reāli. Šitādā te, kur pilns ar baļķiem, sakartuši, nu un šitādā te pilnīgi aizaugus, kur te. Kaut kāda bebra te visur staigā. Un šitā te, vai kaut kas tādā ir, vai nav. Hop, Leksi, davai, lec, nu. Tēties netiek pāri. Nav slidens? Nu, it kā nē. Es tev ticēšu. Kas? Nu, ticēšu tev. Pagaidi, caurīt. Ja gadījumā kas, es tev došu rociņu. Vai tu pati? Jau gandrīz bija jau. Jā. Jej, tiku pāri. Jau gandrīz bija iekšā. Un tad būtu slapjas drēbes, pie uguns, kur žāvēšanās. Nu ko, braukt mājās? Tētī! Nu vēl cātri ārā. Kā nu grib. Tad būtu žāvēšanās, nu neko, mājās braukt ar pidžamas drēbēm. Rītdien no 5. Mini pārgājiens mums. Kaut kur staigājam tikai. Kaut ko paņemsimies ar durvīm bišķiņ, lai kaut kas mums ir skaidrs to, ko mēs te varam viņam darīt.
Viss ir jāiztaisno un kargo plēva vienkārši jāpārsina. Tur apakšē vienkārši jāiztaisno ir kārtīgi, jo sašķiepusies apakšē bišķiņa. Četrdesmit 55 grādos stipri pret ir jāstum. Un tev jādabū dzirkstelīt ir šeit. Jāsagatavo rekur šitā te. Uz šitā? Uz šitā. Pieliec klāt, sakasi ritīgi un tad stipri tā cik uzšķiļ. Sakasi tur līdz galam un tad stiprāk tādu vilcienu. Vo, un aiziet. Man nesanāca iekurt ugunskura, tāpēc būs jātrenējas man, lai jums parādītu, cik es māku to izdarīt. Ārā jau ir satums jau. Sunīts kaut kur ārā sargā, staigā ārā čilmām. Uzvārīsim tēju. Tēņa ir uzvārīsies ūdens. Lejam iekšā. Meita daba. Ko lai saka? Mums te gadījās maza tehniskā ķibelīte. Ierunājām tur, kur mēs cepām gaļiņu, runājām, stāstījām, bet nekas neierakstījās, jo nebijām ieslēguši tur to vienu ierīcīti, kas uztver skaņu, ja? Tā kā mēs te tā liek runājām, bet nekas palaidām pa virs ar mūziku. Noteikti dodieties dabā, uzcepiet, pagatavojiet, uzvāriet un, kā saka, vienkārši forši pavadīt laiku tieši tāpatās kā mēs. Ko mēs gribam pastāstīt par guļamais, lai tagad būtu novembra vidus. Atcerieties to, ka ne vienmēr būs augsti naktī, ja jūs laikus sagatavotas. Var nesalīt? Jā. Ko tas nozīmē? Jābūt labam guļamaisam un jābūt termoveļai, lai būtu silti. Tieši tā. Jo ar labu, komfortabu guļamais jūs arī varat gulēt ziemā, kad ir augsts. Jo mēs esam šeit arī gulējuši ziemā, vai nesalot? Jā. Pastāst savu pieredzi. Es ziemā gulējuši tieši šajā pašā vietā. Ar širo pašu guļamaisu man bija karsts naktī. Ne jau silts, bet karsts. Kvalitīvi tiešām guļamais, tad jums būs komfortabls. Un jūs savu pirmo pieredzi nesabojāsiet un varēsiet nākamreiz doties dabā jau ar lielāku prieku, ar lielāku deksmu, tāpēc, ka jūs pirmā pieredze kārtējā nakts dabā bija komfortabla. Visi bučiņi. Labu naktī! Jā, bet turpināt skaties. Jā, šodien forši labi pastaigājām. Tāds miers šeit. Reāli izdotieties dabā. Davai, taisamies gulēt. Labrīt visiem. Gulēju ļoti labi. Bija nenormāli karsti.
Labrīt. No, tā jūs te redzat mūs, kā izskatās ārā caur jumtiņa. Daba. Brokastīs ēdīsim vistas zupiņu. Ko es tagad daru? Tas ir sildu ar rokām un ar celi gāzbalonu, lai būtu lielāks spiediens un ātrāk ūdens vārītos. Jo ārā gaisa temperatūra ir zema, un kad gāze ir iekšā uz, praktiski uz minimumu, ir uz beigām, spiediens ir mazs un gāze deg lēnām. Tād viņu uzsildot, var dabūt to spiedienu un ūdens, tāds gāze iet ārā vairāk. Mēģinām sildīt balonu. Kamēr mums pārtika uzbriest, varam iznākt ārā. Mazie rūķīši no migas izlīduši ārā. Rīta kafija. Pabaudīsim rīta kafiju. Čopēšana bija ļoti laba, gandrīz noķēru zutiņu. Gulēšana sākumā bija karsta, tad no rīta bija augsta, jo man bija pārāk guļamais. Viss pavisam ir ok. Pacopējām, pagulējām pie dabas, atpūtāmies, labi pavadījām laiku, tēva un meitas saliedēšanas pasākums. Tagad mēs ēdam brokas un dodamies mājās. Paldies, ka noskatījāties šo video, vai ne? Spiežat laiku, rakstiet komentārus. Jā, rakstiet komentārus, kā jūs pavadat laiku, kāds jūsu ģimenes tēvs un meita tradicionālais tāds atpūtas pasākums, ko jūs darat divatā, vai ne? Un rakstiet kādā upē, ezerā, jebkur, kur var noķert kādu zivtiņu. Jā, to Enijai vajag, lai var noķert. Jā, tagad daži liegumi, kuros drīkst, kuros nedrīkst, apskatīsimies, kuros drīkst un dosimies uz nākamo. Sakam paldies jums un tiekamies nākamais piedzīvojumais. Mums rīt kafija.